man liekas, ka tas autentiskums. Saka, ka fakes un tā, bet, tu vairāk pa Instagram dzīvojies, tur tas fakeums, man liekas, ir bišķi vairāk. Es tāds, TikToks ir tāds, sēts puiks pasākums. Un tur, protams, kad netrūkst arī tur fake un visādi bullshit un tam līdzīgi, bet tur tas ir vairāk, man liekas, tāds tā kā, tāda prastāka tāda virtuve. Un es tur vairāk jūtos tā kā zivs ūdenī. Tur ir bišķiņ mazāk tie filtri, man tā vismaz liekas. Man patīk, kad mēs saglabājam to, kas mēs esam. Kad vienkārši nepazaudē to, kas mēs esam. Un, piemēram, manā darbā, manā biznesā, nosauksim to tā, man ļoti daudz sievietes raksta, ka viņām tieši tas patīk manī, ka es neko nefeikoju. Es saku, kā ir, es stāstu, kā ir, es tur vadu savas lekcijas, kuras tur nedēļā ir vairākas. Es vienkārši pasniedzu visu, kā ir. Es nemēģinu padarīt kaut ko krāsaināku vai attiecīgi tumšāku vai gaišāku, vai vienalga, vienkārši kā ir tā saku. Neko nemēģinu sasprost batons, nemēģinu skriet līdzi trendiem, nekam vienkārši Tas ir tas, par ko es gribēju teikt, ka, man liekas, tas autentiskums jau sāk meklēt vienkārši viņu.